Mani sauc Līga. Ar ko es nodarbojos, tas ir sarežģīti. Un tā vienkārši, teiksim, video novērošanā strādāju uzņēmumā drošības nodaļā. Man ir 2 bērni. Un mamma un māsa, kas mani ļoti atbalsta arī. Kolēģi vēl, es varētu teikt, ir kolēģi pāris, kas man arī ļoti atbalsta. Nieru slimības diagnozi nonācu ar ilgstoši slimojot ar diabētu. Un pie otrās grūtniecības, kad iestājās otrā grūtniecība, jau man tā ārsts, nefrologs pateica, ka jautājums par dialīzi nav tā kā vai, bet kad. Nu, es zināju, kad es otro grūtniecību nepārtraucu, kad tas tā būs. Un, nieras man, es nezinu, gadus 10. Nu, tā kā viņa nieru darbība vienkārši viņa samazinās ar laiku. Un bija viens brīdis, kad es biju palikusi stāvoklī. Un man tur bija kaut kāda stresa vēl. Un vēl kaut kāds biju sākus darīt sliktas lietas veselības ziņā. Un tur bija viens brīdis, kad man tā ļoti, ļoti strauji kaut kādu pusotru gadu laikā vienkārši aizgāja līdz tam, kad bija jāiet jau uz nieru, tā teikt, uz dialīzi. Un es ar dialīzi esmu pazīstama, man krustmātei, bija pazīstama, teiksim tā jau iepriekš, jo man krustmātei ir pārstādītas nieras, un man sākumā bija ļoti grūti bet aprast ar domu par peritoneālo dialīzi, ka viņam ir ar katetrs vēderā, ka tur ir iešūta trubiņa tā principā, un ka tur viņi visu laiku staigā. Ka tas tā kā atgādina nedaudz Tomu. Un man ļoti, ļoti grūti bija emocionāli to pieņemt, kad man tā būs. Teiksim tā, kad es tiku pieteikta uz to operāciju, uz to katetra implantāciju, jo, lai sāku dialīzi, ir jāimplantē tas katetrs sākumā. Un tas bija kaut kad februārī vai janvārī man pieteica uz to operāciju. Un man piezvanīja māja vidū, un man tajā gadā jaunākajam bērnam bija izlaidums. Es tā kā negribēju riskēt ar to, ka es neesmu uz bērnu izlaidumu, un par cik es sapratu, un sanāca, ka vēl pusgadu es nogaidīju pēc tam. Man paņēma uz operāciju janvārī. Tā kā otrais zvanīja. Pa to laiku es jau daudz maz ar to domu apradu, bet jā, tas sākums bija ļoti, ļoti grūti par to. Paldies Dievam, es teikšu, ka darba attiecības nemainīja. Man, par cik mēs esam tāda ļoti nodaļa, kur nav neviena cita cilvēka. Un es jau laicīgi arī pirms tam tā kā nevis brīdināju, bet teicu, kad man būs tā dialīze. Un, teiksim, darba veids atļauj to dialīzi veikt bez kaut kādiem pārtraukumiem. Es vienkārši turpat pie galda sēžu, daru un uzlieku dialīzi. Un visu izdaru turpat. Un tā. Jā, ir daži kolēģi, kam tas liekas ļoti nepatīkami varbūt. Viņi neko nesaka, protams, jo nav variantu. Bet es viņiem virsū nebāžos, es cenšos visu tā kā aiz sevis savākt vienmēr. Cilvēki nezina vispār, kas ir dialīze. Viņiem nav tādas informācijas. To zina tikai tie, kuriem ar to ir bijis saskara. Gaidu transplantāciju. Ļoti gaidu transplantāciju. Transplantāti nav līdz mūža beigām. Viņiem ir termiņš tomēr kaut kāds. Bet es ļoti, ļoti centīšos, lai tas termiņš, tā teikt, nav maziņš, cik no manis ir atkarīgs, jo tas prasa pacienta iesaisti. Un ir īpaši diabēta gadījumā, kur tev, teiksim, regulēt cukuru, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai to nierīti saglabātu. Paraudu drusku.
Nu, neko, tālāk ej. Dzīvoju tālāk. Turpini savas ikdienas lietas un darbības un tā. Un jādzīvo tālāk, ko darīt. Nu, attiecībā tieši ar dialīzi es teiktu, ka ļoti pozitīva. Un personāls ir ļoti atsaucīgs. Un patiešām neko sliktu tādu nevar pateikt. Visu, ko vajag, un var iedot, pateikt. Būt atklātiem. Jo ne jau ārstam to vajag. To jau vajag pašam pacientam. Ja tu kaut ko nepateiksi, tad tu nevarēsi to izlabot. To nevarēsi izlabot. Kad es gāju uz apmācībām, kā veikt dialīzi, tad man māsiņa teica, ka tev vajag dzīvot tā, lai nevis dialīze, lai tu dzīvi pielāgo dialīzē, bet lai dialīze pielāgojas tev. Tas princips tāds, kad tu nevis vienkārši tagad maini kaut ko savā dzīvē, lai uztaisītu dialīzi, tu skaties, kā tev tā dialīze ir jātaisa, un, ievērojot visus attiecīgās tās lietas, kas tev ir jāievēro, pielāgo viņu savai dzīvei, teiksim. Nenokārt deg un dzīve turpinās. Tas nav dzīves beigas un darīt visu iespējamo, lai ātrāk varētu pārstādīt. Tā, lai dzīve iet uz priekšu.